Vai tu trenējies mēnešiem no vietas, bet uzvelkot krēklu joprojām izskatās, ka karājas pakaramā? Šis ir 8. potenciālais iemesls. Tu trenējies pārāk daudz. Iepriekšējā video es minēju, ka jo vairāk tu trenēsies, jo ātrāk tavu muskuļu augs, tas šim diemžēl ir limits. Ja tā nebūtu, tu varētu trenēties 24/7 un nepārtraukti augt lielāks, bet kā jau zini, tas nav iespējams. Kāpēc? Tavu muskuļu aug, kamēr tu atpūties, un ja neļaus savam ķermenim pietiekami atpūsties, trenēties pārāk daudz, tad ko tavu muskuļu darīs? Bingo, tie neaugs. Ok, bet cik daudz ir pārāk daudz? Lai noteikti šo, tev ir jāskatās tikai uz vienu lietu. Treniņu sniegumu. Ja tu spēj atkārtot savu iepriekšējo treniņu sniegumu, tad tu netrenēsi pārāk daudz, jo tavs ķermenis acīm redzot spēj atjaunoties. Tev ir jāsāk uztraukties tikai tad, kad tu nespēj atkārtot savu iepriekšējo treniņu sniegumu, jo tā ir skaidra zīme, ka nav notikusi pietiekama atjaunošanās. Tas izskatās šādi. Ja iepriekšējā treniņā pielūgies 10 reizes, tad šajā treniņā tu vari knapi pielūgties 9 reizes. Varbūt tu vienkārši šodien sūdīgi jūties, un ja nākamajā treniņā viss ir kārtībā, tad tā bija tikai slikta diena. Bet ja arī nākamajā treniņā tavs sniegums ir pasliktināts, tad tu vari būt pārliecināts, ka tu trenēsi pārāk daudz un tavs ķermenis nespēja atjaunoties. Īsumā sakot, tev ir jāveic pietiekami daudz pieejami, lai stimulētu muskuļu augšanu, bet arī ne tik daudz, ka tavs sniegums sāk pasliktināties. Šo logu sauc par efektīvo treniņu apjomu, un, lai stimulētu muskuļu augšanu, tev jau vienmēr ir jāatrodas. Un cik liels ir šis logs? Kā jau es minēju iepriekšējā video, tas sākas ar 5 līdz 10 pieejamiem nedēļas laikā katrai muskuļu grupai un beidzas pie pieejamas skaita, no kur tavs ķermenis vairs nespēja atjaunoties. Šis augšējais limits ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tāpēc es tev ieteiktu sākt katru treniņu ciklu salīdzinoši zemu pieejamu skaitu un skatīties, kā tavs ķermenis reaģē. Ja treniņu laikā to muskuļu labi uzpamst un paliek vājāki, bet nākamajā treniņā tie ir vismaz tikpat spēcīgi, tad ir ļoti liela iespēja, ka tu dari pietiekami daudz pieejams. Taču, ja tev muskuļi vispār neuzpamst un nekļūst vājāk treniņu laikā, tad ir ļoti liela iespēja, ka tu dari pārāk maz pieejams. Bet, ja tie neatjaunojas līdz nākamajam treniņam, tad tu dari pārāk daudz pieejams. Īsumā sakot, ja tev treniņi ir diezgan grūti un tavs sniegums lēnām kāp uz augšu, tad viss ir bumbās. Problēmas rodas tikai tad, kad tavs sniegums nekāp uz augšu vairākas nedēļas no vietas, jo tas parasti nozīmē vienu no divām lietām. Tu vai trenēsi pārāk maz vai pārāk daudz. Ceru, ka tev šis video noderēja. Tiekamies nākamajā video par 9. iemeslu. Čau!